Labdien! Mēs atrodamies Latvijas dabas muzejā, kur pašlaik notiek izstāde orhidejas, egzotika un zemūdens pasaule. Izstāde notiks no 1. līdz 5. jūnijam. Izstāde tapusi sadarbībā ar Latvijas orhideju un egzotisko augu draugu asociāciju, ar Lietuviešu orhideju biedrību un ar Latvijas akvāristu klubu. Mūsu izstādē var aplūkot vairāk kā 200 botāniskās orhidejas, tieši tādas, kā aug dabā. Var aplūkot ļoti daudzus orhideju šķirnes un hibrīdus, kā arī citus egzotiskos augus, Sanpaulijas, Tilancijas. Izstādes akcents ir uz Phalaenopsis saimes orhidejām, kuras 2011. gadā Latvijas orhideju un egzotisko draugu augu biedrībā ir gada augs. No grieķu valodas Phalaenopsis tulkojumā ir naktstaurenim līdzīgais. Nedaudz varētu atgādināt, kā tā orhideja tika atklāta dabā, jo viens no pirmatklājējiem, Kārlis Blume, pētot binoklī vienu no Malajas arhipelāga saliņām, ieraudzīja skaistus, baltus, lielus naktstaureņus. Naktstaureņus uz koka stumbra, kā izrādījās, tie bija orhidejas ziedi. Izstādes ietvaros mums notiek 3 lekcijas popularizējošas. Lekcijas ir par izstādes biļetes cenu. Notiek 2 praktiskās nodarbības. Izstādē piedalās arī Latvijas akvāristu klubs, un tāpēc lūdzu arī nāciet, jo tas ir ļoti interesanti. Es atvedu Āfrikas ezera Tanganika cihoīdas. Latīniskais nosaukums Lamprogus multifasciatus. Tās ir ziltiņas, kas visu savu mūžu pavada iekšā Gliemezī. Viņas ir interesants ar to vien, ka viņas ir maziņas, kuras spēj aizstāvēt savu mājiņu. Cilvēki saka, ka zivis ir dums. Nav dums, viņas ir ļoti gudras. Jo zivju mamma aizsargāja savu mazo. Zivju tētis nes viņām barību klāt. Kur tas ir redzēts? Dzīvē cilvēkiem tā nav. Zivīm ir.